Šī dokumenta nosaukums ir sekojošs. Noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novēršanas iekšējās kontrols procedūra. Tad 35 labs dokuments, kuru es pats nekad neesmu lasījis, bet viņš manai kompānijai ir vajadzīgs. Mana kompānija ir vienkārši viena maza privāta sīka, kurā es esmu vienīgais darbinieks un kuras vienīgā darbība ir veikt maksājumus uz citām manām kompānijām. Bet šo dokumentu lasa tā saucamie compliance speciālisti, kuri strādā bankās un kuri strādā valsts ieņēmuma dienestā un citās iestādēs. Un šis ir tikai viens mazs ieskats šī brīža AML atbilstības vājprāta pasaulē, kurā mēs dzīvojam. Tie, kas nezina, kas ir AML, anti-money laundering vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu apkarošanas un naudas izcelsmes likums, pēc kura vadās bankas un daudz citas iestādes. Un šajā video es gribu papētīt, kāpēc mēs dzīvojam šajā te murgā un vājprātā. Sāksim ar to, ka paskatīsimies uz AML likuma vēsturi. 70. gadā ASV Kongress pieņem banku slepenības likumu, Bank Secrecy Act, un šī likuma pamatmērķis ir novērst pieaugušo tendenci, kad noziedznieki izmanto slepenus ārvalstu bankas kontus, lai veiktu naudas atmazgāšanas un citas nelikumīgas darbības. Tātad apkarot pēc būtības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Labi, ok, tālāk. 89. gadā G7, ietekmīgākās valsts pasaulē, izveido Financial Action Task Force, FATF, kopīgi strādāt, lai saskaņot cīnītos pret starptautisko naudas atmazgāšanu. Nu, te jau jūs varat paklausīties. FATF mērķis ir sagatavot un ieviest AML vadlīnijas pasaules bankām, finanšu iestādēm un valsts iestādēm. Un šī mērķa sasniegšanai FATF ir sagatavojis AML rekomendācijas, kas tiek regulāri papildināts. Uz šī dokumenta pamata nacionālie un starptautiskie akti naudas atmazgāšanas novēršanas jomā tiek veidoti. Šis jau izklausās seksīgi. Ja? Mēs pāris dominējušām valstīm pasaulē ļaujam izdomāt likumu kopumu, pēc kura visa pārējā pasaule vadīsies. Ok. Pēc 9/11 tiek pieņemts USA Patriots Act, kura mērķis bija novērst terorisma finansēšanu, un tas paplašina un nostiprina Bank Secrecy Act, kā arī uzliek pienākumu uzņēmumiem izveidot un ieviest AML procedūras, politikas un iekšējās kontrolas sistēmas. Tātad aizvien vairāk likumu, aizvien vairāk lietu, kas ir jāievēro, un tam, kā iemesls bija terora akts 11. septembrī. Nu, te jau mēs ejam aizvien dziļāk purvā, kur mums visiem tagad kopā ir jābrien. Ok, tālāk Patriot Act arī nostiprina uzņēmumu pienākumu identificēt klientus, ievākt info par tiem, pārbaudot to starptautiskos sankciju sarakstos, piemēram, OFAC un citos. Man patīk nosaukumi FATF, OFAC, diezgan daudz faktoru visur ir, jo tādā veidā viņi mūs ļoti labi drāž. Ok, protams, Eiropas Savienība neatpaliek, sākot ar apmēram 90. gadu sākumu, tā ievieš direktīvas AML jautājumā, kuras ir līdzīgas pēc savas būtības Bank Secrecy Act un FATF vadlīnijām, un skaidrs, ka ministru kabinets Latvijā piemēro šīs direktīvas. Tā mēs nonākam no Amerikas līdz Eiropai attiecībā uz AML, un no Eiropas mēs nonākam līdz Latvijai, un kā tas tiek piemērots šeit. Un, protams, 90. gados un 2000. gadu sākumā Latvijā bija kārtīga naudas atmazgāšanas tolete, kurā parazīti un darboņi no ex-PSRS valstīm uzdarbojās, un tāpēc arī pēdējos 10 gados Latvijas varas iestādes īpaši naski un īpaši agresīvi ir mēģinājuši izpatikt ASV, FATFam un Fincentam un citām uzraugošajām iestādēm, ļoti rūpīgi ieviešot un pievēršot uzmanību AML likuma ievērošanai. Ok, pēdējā sadaļā paskatīsimies, kas ir jāievēro AML likuma subjektiem, kuri ir šie uzņēmumi un kompānijas, kurām ir jāievēro AML likums, un kuras ir iestādes, kas AML likumu uzrauga. Tātad sāksim ar to, kas ir jāievēro AML likuma subjektam. Pirmkārt, pēdējais klientu pārbauda pret sankciju sarakstiem un monitorings. Tas papīrīts, ar ko es sāku video, tad tas ir viens no daudziem noteikumiem. Man kā AML subjektam ir jāievēro un jāražo procedūras. Nu, izklausās diezgan sāpīgi.
Nu, un te mēs paskatīsimies, uz ko attiecas AML likums uz kādām iestādēm un kādas iestādes to regulē. Ja mēs redzam šeit, principā vesels saraksts ar vismaz 15 tirgus spēlētājiem, visiem, kuriem ir jāievēro šis te AMLs. Un, protams, tur vēl var būt dažādas citas iestādes, ja to interpretē uzraugs. Un pēdējais paskatāmies, kas ir šīs uzraugošās iestādes. Tad katru nozari attiecībā uz AML regulē kāda iestāde. Kredīti iestādēm tā ir Latvijas banka, finanšu iestāde. Nu, tad kāds ir secinājums no šī te video? Tad mēs dzīvojam AML vājprāta pasaulē dēļ Amerikas impērijas. Tāpēc, ka tā ir tā valsts, kas to visu ieviesa un paplašināja visā pasaulē. Un skaidrs, ka Eiropa tam visam vienmēr seko. Sākotnēji AML likums tika izmantots pret bandītiem, tagad tas tiek izmantots pret bandītiem, pret nevēlamām organizācijām, pret nevēlamām valstīm priekš Eiropas un Amerikas tādām kā Krievija, Krievi, ķīnieši, Ķīna, kriptovalūtu tirgotāji, ietekmīgas privātpersonas un jebkura cita organizācija, kas nav vēlama dominējošiem režīmam. Un jebkurš ģeopolitisks notikums pasaules mērogā šo te AML sērgu tikai paplašina. Pēdējais, protams, ir Ukrainas karš. Arī nekādā veidā īsti nevar izvairīties. Vai man ir atbildes, kā ar to tikt galā un kā to risināt? Nē, man nav. Vienīgā potenciāla atbilde ir mēģināt tiem, kas to var atļauties un tiem, kuriem tas vispār ir aktuāli, atrast uzturēšanās vai nodokļu rezidents kādā no valstīm, kur šī AML sērga nav tik izplatīta, kur tu vari dzīvot daudz maz kā normāls cilvēks un neskaidrot visādām iestādēm, kāpēc tu veic 5000 eiro vai dolāru maksājumu. Bet arī tas nav tik vienkārši. Šim te vājprātam ir cita video temats. Paldies, ka noskatījāties šo. Dodiet savus komentārus par savu pieredzi attiecībā uz AML, subscribojiet un sekojiet nākošajiem video.